Šīs ir maigās un mīkstās zīda šķiedru sagataves, ko izmanto segu un spilvenu pildījumam. Tās sāk savu ceļu pavisam nelielā formā. Tās veido aptuveni 50 zīda kokoni, kas sākotnēji tiek viegli izstiepti uz neliela loka vai rāmja. Šajā brīdī veidojas pirmā plānā un vienmērīgā zīda kārta. Svarīgi, pēc katra šāda klāšanas un stiepšanas posma sagataves tiek žāvētas. Tas ļaus šķiedrām nostiprināties, saglabāt vienmērību un nodrošina kvalitatīvu pamatu nākamajiem slāņiem. Pēc žāvēšanas šīs mazās kārtas tiek pakāpeniski apvienotas un atkārtoti stieptas, līdz izveidojas plaša viengabalaina zīda loksne, ko vēlāk parādīšu. Žāvēšana notiek labi vēdināmās, siltās telpās vai dabiskā vidē ar labu gaisa cirkulāciju. Tā tiek veikta saudzīgi, izvairoties no pārāk intensīviem saules stariem, lai saglabātu zīda dabisko maigumu un struktūru. Katrs žāvēšanas posms var ilgt līdz pat diennaktī, atkarībā no mitruma, temperatūras un slāņa biezuma. Un šeit jau būs rezultātā soli pa solim no neliela kokonu kopuma top lielas, vieglas un izturīgas zīda sagataves. Tās ir vienmērīgas, bez pārtraukumiem, pilnībā gatavas klāšanai segās, kur pārtop par gaisīgu, elpojošu un ķermeni maigi apturošu pildījumu. Šeit es pastiepju zīda šķiedras daļu, lai pārliecinātos, cik zīda šķiedra ir gara, smalka, maiga, spīdīga, viengabalaina un ārkārtīgi izturīga.